Toma, esi sveicināts pie mums Skandagrā. Prieks šeit būt, vienmēr prieks runāt ar cilvēkiem, kur ar lauksaimniecību saistīti, jo tie cilvēki zina, ka laikapstākļi ir svarīgi un parasti ļoti ieklausās tajā, ko es saku. Un šobrīd ir, manuprāt, īstākais brīdis parunāt par laikapstākļiem, par viņu ietekmi uz mūsu arodu, uz lauksaimniecību, bet varbūt pirms mēs sākam, jo tu esi ļoti labi zināma personība un daudziem no mums rīti sākās dzirdot tevi, redzot tevi. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu nokļuvi līdz savai profesijai, līdz savam arodam? Man bija ļoti vienkārši, jo es kopš bērnības, kopš sevi atceros, man interesēja laikapstākļi, un tas ceļš tālāk bija absolūti loģisks, bez tādām daudz pārdomām un izvēlēm. Man liekas līdzīgi kā Mārtiņš Sirmais droši vien kopš bērnības Cepuņš Morē vai Kristaps Porziņš, viņam droši vien arī kopš bērnības patika basketbols, un tur nav variantu. Tu vienkārši ej to ceļu un ar prieku. Un kas ir tas, kas tev varbūt aizrauj tajā savā darbošanās? Dēļ kā tu to dari? Tur ir daudz aspektu. Pirmkārt, ļoti liela dinamika un nav rutīnas, jo katru dienu laikapstākļi ir citi. Pat tad, kad ieslējas spēlēkais, oktobris, novembris, decembris, tur tāpat var atrast interesantas lietas. Vai tas ir brīdis, kad papētīt kaut ko dziļāk un vairāk par to, kas jau ir bijis, vai jaunākās tehnoloģijas un metodas apgūt. Un, protams, saskarsme ar cilvēkiem, kaut kādā mērā arī palīdzēt cilvēkiem, izglītot, informēt, lai mazāk brīnumu un pārsteigumu. Man liekas, līdzīgi ir arī lauksaimniecība, jo lauksaimniecība tā arī nozara, kur ir nepārtraukta dinamika, ja? Un tie faktori, kas ietekmē ražas, kas ietekmē saimniecību, rentabilitāti, viņi tik ļoti atšķirās. Un šodien es gribētu ar tevi parunāt par vienu no šiem būtiskiem faktoriem, es pat teiktu, vienu no svarīgākajiem ir laikapstākļi. Ja? Un faktiski, ja mēs skatāmies tagad, kad mēs esam jūnijā un jau pavisam drīz būs arī ražas novākšana, tad tas ir brīdis, kad laikapstākļi tiešām vistiešāk ietekmē. Un varbūt, ja mēs varam sākt ar tādu lielo bildi, kopumā pasaulē ir tāds jēdziens El Niño. Varbūt tu vari pastāstīt mūsu klausītājiem, skatītājiem sākumā, kas tas ir, lai mēs varētu pa viņu runāt tālāk. Jā, tas ir viens no tādiem, no vienas puses, vislabāk izpētītajiem globālajiem procesiem, bet joprojām ar pietiekami neskaidriem gan iemesliem, kādēļ tas sākas, gan izpausmēm, bet pietiekami daudz ir izpētīts, ka tā galvenā doma ir, ka Klusajā okeānā parasti siltie ūdeņi koncentrējas pie Austrālijas un Āzijas krastiem. Un augstie savukārt jūtami augstāk ir pie Dienvidamerikas krastiem. Un tad ik pa dažiem gadiem šīs procesas apgriežas kājām gaisā. Viss siltais ūdens no Āzijas piekrastes aizplūst uz Amerikas, īpaši Dienvidamerikas krastiem, Centrālamerikas krastiem, un Āzijas un Austrālijas pusē savukārt parādās vēss ūdens. Un tā ietekme uz atmosfēru ir milzīga. Man liekas, Latvijā to varētu tādā ļoti nelielā mērogā salīdzināt ar mūsu piekrasti, kad, es domāju, liepainieki vai ventspilnieki ļoti labi zina, kas notiek pavasarī, pēc ziemas, kad vējš pūš no jūras puses, kad jūra vēl ir ļoti augsta. Salduma mierīgi var jau būt 20 grādi, bet Liepājā būs +5. Un savukārt rudenī vai vasaras beigās, kad jūra ir silta, tad pūšot vējam no ūdens puses, piekrastē mierīgi var būt pa nakti +15, bet saldū jau ir pirmās salnas. Un šis process tikai ļoti lielākā mērogā izpaužas arī Klusajā okeānā. Un tā ietekme ir uz visu pasauli, bet tā ir tik neskaidra un dažāda, ka nevar teikt, ka El Niño laikā mums, Eiropā būs karstas sausas vasaras, piemēram. Jo citi procesi, kas notiek pasaulē, to ļoti ietekmē, vai tajā brīdī, kad El Niño notiek, ka tā siltuma enerģija no okeāna izdalās vairāk nekā parasti, kas notiek citos okeānos, kas notiek citos kontinentos, un tā miedarbība tālāk var būt ļoti dažāda. Protams, pētnieki ir noskaidrojuši pēc garām datu rindām, ko mēs varēsim apskatīt arī kartē, ka tās galvenās izpausmes vislabāk zināmās ir tieši Klusā okeāna krastā, kur tā ietekme ir tieša uzreiz no okeāna uz sauszemi, ka tā tad Dienvidu Austrumāzijā, Austrālijā kļūst sausāks, jo ja ūdens ir augsts,
nenotiek iztvaikošana tik daudz, un tas arī, starp citu, pie mums pavasaros piekrastē. Bieži vien Liepājā ir saulains, ja vējš pūš no augstās jūras, un saldu ir apmācies. Un tieši tas pats notiek tur. Savukārt Dienvidamerikā, īpaši rietumu krastā, kas ir Čīle, Argentīna, arī tur Peru, tur kļūst krietni mitrāks. Savukārt uz pārējiem kontinentiem jau tālāk, tā procentuālā iespējamība, kāda būs ietekme, ir jau mazāka. Piemēram, Eiropā parasti runā par to, ka El Niño laikā var būt lielāka iespējamība, ka ir siltākas ziemas un karstākas, sausākas vasaras. Bet mēs paskatāmies pēdējos kaut vai 3-4 super El Niño, kas ir bijuši ar tādu ļoti izteikti šis process, piemēram, 15. 16. gads. Pie mums bija pilnīgi parasta tāda ziema un pilnīgi parasta vasara. Nekā tur tāda ārkārtēja nebija. Tā kā tās izpausmes jo tālāk no tā okeāna, jo var būt dažādākas, bet procentuāli tur mēs tajā kartē redzam, ka ir tie reģioni, kuri kļūst sausāki, biežāk ar lielāku iespējamību un kuri ir mitrāki. Un laika posms, kad pēc novērojumiem, cik regulāri šis dabas efekts notiek? Parasti ap 3 līdz 5 gadiem tā vidēji, bet šobrīd mēs runājam par super El Niño, jo to sasaist ar klimata pārmaiņām, jo šis process notiek, tā teikt, dabiski, cikliski, bet kopš pēdējā El Niño pirms pāris gadiem tas siltuma daudzums, kas ir uzkrājies Klusajā okeānā, kad tagad tas nāk no dziļākiem ūdeņiem ārā, ir lielāks, un tādēļ tā temperatūras novirze no normas okeāna virspusē Amerikas krastos būs pat virs 3 grādiem, kas varbūt izklausās mazliet, bet tas tiešām ir ārprātīgs enerģijas apjoms, kas tiek palaists atmosfērā, un tad tā sistēma visa sāk mainīties un uzvesties citādi. Tu minēji super El Niño, tas nozīmē, ka šis laika posms no iepriekšējā, viņš ir pietiekami jau garš bijis, līdz ar to šobrīd mēs varam sagaidīt to efektu ar dubult, bet ar krietni lielāku spēku, krietni lielāku jaudu. Ja? Jā, tas varbūt nevienmēr ir tas, cik ilgs ir šis periods, bet tas arī noteikti ļoti būtiski ietekmē, bet šobrīd tiešām runa par visdrīzāk klimata pārmaiņām, kas šo aptuveni grādu pusotru vēl ir pielikusi klāt. Okay. Jo, ja mēs tā paskatāmies, ko tas varētu nozīmēt graudaudzētājiem, tad faktiski ir 2 lieli graudaudzēšanas reģioni pasaulē, Dienvidpuslodē runājot, tā ir Austrālija, ja, un Argentīna. Mēs paskatāmies Austrālija saražo gada laikā vidēji ap 30 miljonu tonu kviešu. Un faktiski tur mēs varam paredzēt to, ka šīs graudu ražas viņas var tik krietni samazināties. Tā iespējamība, protams, ir liela, ņemot vērā, ka šī brīža prognozes rāda, ka El Niño savu maksimumu sasniegs decembrī, janvārī, februārī, kas ir mūsu ziema, bet tur tā ir vasara. Tas ir tieši tas ražas audzēšanas laiks. Bet es paskatījos arī dažus pētījumus par to, kāda ir korelācija starp El Niño un globālo graudu ražu. Tad tāda ļoti cieša tā nav, bet tāda mērena, un to ražas izmaiņu aptuveni ceturdaļu varētu skaidrot ar El Niño, jo, protams, ka, ja, piemēram, Austrālijā raža ir slikta, mēs nevaram apgalvot, piemēram, ka citos ražošanas, audzēšanas reģionos pēkšņi nākamais gads būs ļoti labs, un kopumā globālā raža varbūt nemaz tik ļoti necietīs. Tā kā, to ietekmju ir ļoti daudz. Precīzi, es tev pilnīgi piekrītu. Vienkārši šobrīd mēs to redzam, kad tas ir viens no šiem faktoriem, kas var būtiski ietekmēt cenu, un arī lasot starptautiskos graudu tirgus apskats, aizvien vairāk un vairāk analītiķi vērš savu uzmanību tieši uz šo Austrālijas reģionu, jo no otras puses ir Dienvidamerika, un Dienvidamerikā liels reģions kviešu audzēšanā ir Argentīna, bet tur atkal solās, tā kā tu arī minēji, ka tie ir papildus nokrišņi. Ja? Faktiski tie atkal no otras puses varbūt pat labvēlīgāki tam reģionam graudu audzēšanā. Varbūt to tu vari nokomentēt. Jā, un tieši tā arī var būt, ka, piemēram, arī tepat Eiropā jau tā reģionāli pievēršoties, piemēram, daži iepriekšējie gadi, pagājušais gads, kā zināms, mums bija ļoti, ļoti slapš, lai gan arī, kas bija interesanti, Latvijā graudu kopraža beigās bija viena no lielākajām vēsturē, kvalitāte bija švaka, bet tas nozīmē, ka pat tādos apstākļos mūsu zemnieki spēja izaudzēt gana daudz graudu, bet pirms tam iepriekšējie 22., 23., arī 21. bija ar karstām un sausām vasarām. Un kas interesanti,
tad, piemēram, izteiktāk Dienvidu Eiropā sausuma dēļ ražas tiešām bija sliktākas. Rumānija, Balkāni, Ungārija. Ungārijā, ja nemaldos, 22. gads bija tāds, kur vispār bija viena no sliktākajām ražām zināmajā vēsturē, kopš rūpnieciski, tā teikt, ražo graudus. Bet tāpat laikā Somijā, lai arī relatīvi sauss, Somija vienkārši ir mitrāka zeme, un tas, ka tā vasara bija relatīvi sausāka, patiesībā palīdzēja izaudzēt labāku ražu. Un pie mums jau arī līdzīgi, ka tie apstākļi, kas kopumā, piemēram, karstāka vasara, ja viņi nav sausa, bet vienkārši karstāka, anomāli karsta, tas nevienmēr nozīmē, ka būs slikta raža, jo galu galā siltums augiem ir vajadzīgs, un lai arī tas neatbilst mūsu klimatiskajai normai, lauksaimniekiem tas bieži vien var būt derīgi. Mēs tagad mūsu sarunā nonākam tieši jau pie mūsu platumgrādiem, un man ļoti interesētu tavs viedoklis un tavi novērojumi, teiksim, mēs paņemam laika posmu pēdējie 10, 5 gadi. Kā tu redzi, kā laikapstākļi ir mainījušies mūsu reģionā, Latvijā, Baltijas reģionā, tieši priekš graudaudzētājiem? Es teiktu, ka mēs esam redzējuši pēdējo 10 gadu laikā divus tādus spilgtākos, faktiski 3. 2018. ārkārtīgi sauss, kas gan bija labi redzams arī ražas datos, arī viena no sliktākajām ražām pēdējās 10 gadēs. Un turpat blakus bija 2017. gads ar milzīgiem plūdiem augustā Latgalē, un pagājušais gads, kas arī daudz viet īpaši, tas bija Vidzemes, austrumdaļa, Madonas, Gulbenes puse, arī ar ļoti lielu nokrišņu daudzumu. Un te mēs redzam, ka neraugoties uz tiem laikapstākļu ekstrēmiem, tas iznākums var būt dažāds. Piemēram, 2017. gadā pie tāda liela slapjuma neizdevās tik laba graudu raža vismaz apjoma ziņā kā 2025. gadā. Tātad zemnieki spēja pielāgoties, spēja strādāt labāk, apgūt jaunas metodas, tehnoloģijas, nezinu, kaut vai vienkārši ātrāk vai vēlāk sēt. Es nezinu, tiešām neesmu lauksaimnieks, bet rezultāts ir redzams, ka 2025. gadā tomēr bija bišķucīt labāk. Šīs gads pagaidām, vismaz man izskatās, ka ir iesācies diezgan labi, jo bija pats sākums varbūt pasaules smarts un aprīlis, bet tad, kad tā aktīvākā veģetācija sākas mājas un tagad jūnijas, ir pietiekami mitrs. Varbūt pat es domāju, ka dažās vietās jau sāks runāt, ka varbūt mazlietiņ par mitru, bet cik mana pieredze ir bijusi un tā strādājot ar datiem, tas vasaras sākums varētu, nav nekas briesmīgs, ir mazlietiņ par mitru. Svarīgi, lai ražas novākšanas laikā ir sauss. Tas ir būtiskākais, tā ka mums viss vēl ir priekšā. Prognozes, protams, un šeit ir arī tā būtiskā atšķirība, ka pat ja prognozes, kas šobrīd rāda tādu relatīvi siltu jūliju un augustu, siltāku par klimatisko normu un kas nozīmē arī visticamāk mazlietiņ sausāku, tas katram individuāli zemniekam nenozīmē, ka būs labi. Tās atšķirības mēs redzam gan reģionāli starp valstīm, gan katras valsts iekšienē, jo kaut vai pagājušais gads, kad tiešām Madonas, Gulbenes pusē pat bija zemnieki, kas nevarēja apsēt lauku, nevarēja uzbraukt, bet Kurzemē bija viss tīri ok. Un tāpat arī tagad negaisi ar stiprām vējbrāzmām, lokāli intensīvu lietu krusu. Mēs zinām, ka pēdējos gados tie nodara vien lielāku postu, bet ja mēs skatāmies tā uz valsti kopumā, tie neatstāja tādu graujošu ietekmi, bet katram zemniekam atsevišķi tas var būt pat liktenīgi. Un te ir tā vieta par apdrošināšanu, man liekas, ka ir jārisina šī problēma valstiskā līmenī, jo mēs redzam, ka kopējās ražas Latvijā pieaug. Viss ir kārtībā ar mūsu lauksaimniecību, viss ir kārtībā ar mūsu spējām pielāgoties mainīgajam klimatam, bet tas risks katram individuāli pieaug, jo tieši negaisi vasarās ir viens no tiem klimata elementiem pie mums, kas ievērojami palielinās. Tur tās citas svārstības, es neteiktu, ka ir ļoti lielas. Ziemas izteikti siltākas kļūst, bet tie pārējie kaut kādi stihiski elementi sevišķi dramatiski nepalielinās, bet negaisa gan. Un tā situācija, kas bija 2024. gadā, kā viņi arī nosauc pa melno joslu, kad burtiski pāris stundu laikā tur tika nodarīti mums tik būtiski ražas postījumi pie esošās klimata izmaiņām, tad mēs varam, kā lai saka, tā var kļūt par zināmu normu? Jā, varbūt ne tāds 2024. gada augusta gadījums, kad tur tiešām puszemgale, puskurzeme tika nolīdzināta lauki, tieši runāt par laukiem. Tas bija ļoti ārkārtējs gadījums,
Jo mums, diemžēl, Latvijā ir maz datu, kas raksturotu pērkonu negaisus, jo vēsturiski mums ir tikai pārdesmit meteostacijas, kurām, ja šis negaiss trāpa, mēs varam nomērīt nokrišņu daudzumu, vēja ātrumu konkrētā punktā, bet parasti šie negaisi, kā zināms, ir nelieli un bieži netrāpa tām meteostacijām, un līdz ar to mēs bieži nezinām, cik šie negaisi ir bijuši lieli un kādas ir to īpašības. Tagad pēdējos 10 gados, 15 gados, kad mums ir satelīta dati un radara dati, tad mēs šos negaisus vairs neuztveram kā tādas punktveida lietas, kad trāpīja meteostacijai vai netrāpīja, bet mēs jau viņu skatām kā tādu kopumu, kuram reģionam virzījās pāri, kuras negaisa daļas bija postošākas ar krusu, kuras ar lietu, kuras ar vēju. Vismaz pagaidām es teiktu, ka tas 2024. gada gadījums varētu būt vienīgais vēsturē zināmais tik milzīgais pērkonu negaiss Latvijā ar tik lielu krusu, ar tik stiprām vējbrāzmām, kas aptver tik plašu reģionu. Nav izslēgts, ka varbūt pagājušā gadsimtā kāds ir bijis, mums nav datu vienkārši par to, bet šādi joprojām būs retums, bet tas, ka lokāli un arvien biežāk, to mēs īpaši tā lielgraudu krusa, tas ir kaut kas tāds, kas agrāk tik bieži nebija. Bet tu redzi, ka ja palielinās meteostaciju skaits, tas varētu arī uzlabot situāciju. Es domāju, mēs to nevaram novērst, bet tad mēs varam balstīt zināmu analītiku, un tas varētu palīdzēt gan nozarei, gan arī apdrošinātājiem. Tas varētu būt viens no, tādiem lietām, ko uzlabot? Īsti nē, jo mūsdienās prognozēšana jau vēl, es teiktu, būtībā pēdējos 10 gados šis ir dramatiski mainījies, ka agrāk prognozēšana tiešām balstījās uz meteostaciju datiem pamatā. Šobrīd jau 80–90% datu, kas tiek izmantoti laika prognozēšanai, meteostaciju dati tur tiek likti iekšā, bet tie ir palikuši tie vairs tikai 10–20%, pārējais ir satelīta dati, jo tie spēj noklāt daudz plašāku reģionu. Tiem joprojām ir problēmas ar izšķirtspēju, tur vēl ar pāris lietām, bet tas ļoti strauji iet uz priekšu. Bet vienalga, es nedomāju, ka, piemēram, negaisa prognozēšana būs iespējama tāda precīza vairāk kā dienu, divas iepriekš. Mēs varam pateikt, ka ir liela iespējamība, ka tuvāko, 2–5 dienu laikā būs stiprs negaiss, bet vai manam laukam trāpīs, es domāju, tuvāko 10 gadu laikā, ja mēs tiksim līdz tādai pārliecinošai 12 stundu prognozē, ja mēs 12 stundas iepriekš varam precīzi noprognozēt, vai manam laukam trāpīs vai ne, tas jau būs liels sasniegums. Pagaidām vēl ne. Jā, būtībā lauks tas nav, kur tu vari pārvilkt pāri aizsargu plēvi, un mēs runājam par graudaudzēšanu, ja, faktiski, un tā kā tu arī minēji, mums ir rīki, mums ir instrumenti, un apdrošināšana ir viens no tiem, un faktiski arī mēs arī mudinam izmantot šo instrumentu, jo viņam ir arī valsts atbalsts, ja, faktiski iegādājoties šo sējuma apdrošināšanu, mēs varam saņemt arī valsts atbalstu, kas ir ļoti būtiski, un skatoties arī kaimiņu valstu pieredzi, tīsti tādas instrumenta, kas valsts atbalsta, šo prēmiju nav. Ja, līdz ar to tur es arī mudinu mūsu lauksaimniekus izmantot. Man viens agronoms, mūsu ilgadīgs agronoms ar stāžu vairāk kā 30 gadu agronomē, viņš teica, Artur, gadu laikā ir noteikts nokrišņu daudzums, un šis nokrišņu daudzums viennozīmīgi no debesīm nonāks zemē. Jautājums ir, kādā laika posmā, kad tas būs. Sadaloties pa gadu. Kā tu vari to nokomentēt? Es esmu dzirdējis ļoti līdzīgi arī par temperatūru, ka gada vidējā temperatūra, kāda Latvijā ir, tāda ir, un tad ir jautājums, kurā periodā uznāks kaut kāds siltāks par normu. Piemēram, ja mums ir siltāka ziema, tad nebūs tik karsta vasara, bet tā gluži tomēr nav. Mums ir koridors, kurā mēs dzīvojam, un 2017. un 18. gads, 2 gadi blakus bija spilgts piemērs, ka 17. gads bija viens no slapjākajiem vēsturē, 18. viens no sausākajiem vēsturē, un tā atšķirība bija liela. Dažās vietās Latvijā pat 50, 40, 50%. Tā kā tā gluži nav. Protams, ka kaut kam no gaisa ir jānogāžas, bet tā teikt, ka ja mums kāds periods ir ļoti slabs gadā, tad tas izlīdzināsies ar sausumu vēlāk, tā gan nevienmēr. Tā tiešām vienmēr nav, un līdzīgi ar temperatūru, jo ar temperatūru izteiktāk nokrišņiem mazāk, bet tā tendence pieauga temperatūrai ir, līdz ar to cilvēkiem ir uzskats, ja ir kārtīgi augsta ziema, būs laba silta vasara, bet paskatoties datos, šādas korelācijas nav. Īpaši pēdējos 30 gados, kad ziemas konstanti sasilst,
Un siltām ziemām mums ir sekojušas pat rekordkarstas vasaras. Tā kā aizvadītā augstā ziema arī daudziem dod tādu cerību, ka šī būs lieliska vasara. Pagaidām vasara ir ļoti viduvēja, ļoti normāla. Redzēsim, kāda būs tālāk. Pagaidām nav tāda pazīme, ka mums kaut kāda diža karstuma rekorda vai tāda karstuma viļņa būtu priekšā. Nu, redzēsim. Tavā arodā ir ļoti līdzīga, kā arī manā arodā, kad jautājums, uz kuru man ir bieži jāatbild, kāda būs graudu cena, ja? Kurā brīdī fiksēt graudus, kurā brīdī pārdot graudus. Tad es te uzdošu šo jautājumu, tu jau daļai varbūt atbildēji, bet varbūt tā kā noslēdzot mūsu sarunu, kāda ir tava prognoze, runājot par vasaru, jūnijas, jūlijas, augusts? Kā šobrīd no tavas pieredzes, kā iezīmējās? Fakts, ka tas, kā saka, pēc tam kāds skatīsies mūsu septembrī un teiks, redz, ko Toms teica, ja, ka nepiepildījās, tā ir man ikdiena. Šobrīd es nebalstos sevišķi šajā ziņā pieredzē, jo, starp citu, tāds bija agrāk viens no veidiem, kā ilgtermiņā prognozēt laiku, ir skatoties dažus iepriekšējos mēnešus un tad vēsturē skatīties, kad ir bijuši līdzīgi un kas tam tad ir sekojis. Bet šī metode baigi nestrādā. Un līdz ar to no pieredzes tā, kā saku, uz čuju, ka mums bija šī tāda ziema un tā, tagad kāda būs vasara, īsti tas nedarbojas. Ir daži lielie prognozēšanas centri pasaulē, kas veido tādas ilgtermiņa prognozes līdz pat pusgadam uz priekšu, un viens no tiem ir Amerikas centrālais meteodienests, okeāna atmosfēras pārvalde, un otrs ir Eiropas vidēji prognožu centrs. Un viņiem abiem diviem, kā jau es iepriekš teicu, ir tā tendence šobrīd radīt, ka jūlijas un augusts būs mazlietiņ siltāki par normu, un ar tendenci mazlietiņ sausāki par normu. Bet te uzreiz jāsaka, ka tās prognozes tiešām piepildās ļoti, ļoti reti. Arī pagājušās ziemas beigās noturīgo augstumu faktiski šīs ilgtermiņa prognozes parādīja burtiski nedēļu, divas pirms šis augstuma vilnis sākās. Un tāpat, piemēram, tad sekoja marts, kurš bija daudziet Latvijā vēsturiski siltākais, un tas arī tik spilgti neparādījās. Un tieši uz tām galējībām tad var saprast, cik tās prognozes un šī metode vispār ir ticama. Un pagaidām šīs ilgtermiņa prognozes nav pārāk ticamas. Nu, var tādus signālus skatīties, tendences, tā ka es teiktu, ka velk uz to mazlietiņ siltāk par normu un mazlietiņ sausāk. Bet te atkal tas, ka tas nebūs katram laukam, jo vasarā ir negaisi. Ja arī pat jūnija sākumā ir bijušas vietas, kur nolījuši pagaidām ir 10-20 mm un vietas, kur jau ir 60 mm. Tā atšķirība ir pietiekami dramatiski. Man ļoti iezīmējās, ko tu minēji, kad agrāk prognozes tika balstīts uz vēsturiskiem datiem un šobrīd skatās nākotnē, kāda ir perspektīva. Un tu zini, tieši tas pats ir arī graudu realizācijā, jo tas, ko mēs arī runājam ar saviem lauksaimniekiem, ar saviem klientiem, kad viens ir vēsturē, ko mēs redzam, bet situācija šobrīd pasaulē tik dramatiski mainās. Ja? Mums ir, tiksim, pasaules līderi, kas viņu izteikums var pamainīt situāciju 1 stundas laikā, un tas, ko mēs arī sakam, raugamies nākotnē, skatāmies, kādas prognozes ir pa nākotnē. Ja? Tā kā liels paldies tev par šodienas sarunu, un es gribētu, lai šī prognoze, kas iezīmējās šai vasarai, lai viņa mums piepildās un lai visiem ir veiksmīgs vasaras darbu cēliens, un tev arī foršu vasaru. Paldies, tiešām ceru, ka būs ražīgs gads. Paldies. Veiksmi. Paldies.